Vai jums patīk minēt mīklas? Jā! Uzminiet mani! Kas tas ir? Viņu sauc arī Leonardo no Pīzes. Viņa tēvs bija tirgotājs. Viņi daudz ceļoja kopā. Ilgu laiku viņš dzīvoja Alžīrijā un iemācījās izmantot indiešu skaitļus. Viņš uzrakstīja abaka grāmatu. Lūdzu? Tas ir Leonardo Fibonacci. Jā. Lūdzu? Viņš izlasīja grāmatu brīnumainā skaitļu pasaule, tur bija aprakstīts par viņu. Jā. Ar ko slavens šis itālis? Lūdzu? Viņš atklāja Fibonacci skaitļu virkni. Un pirms cik gadiem? Lūdzu? Pirms 800? Jā. Kas tā apgalvo? Lūk, 1 plus 1 ir 2, 2 plus 1 ir 3, 3 plus 2 ir 5, 5 plus 3 ir 8, 8 plus 5 ir 13, 13 plus 8 ir 21, un tā mēs vēl turpināt. Kā jums liekas, kur dabā var redzēt šo skaitļu virkni? Nezinām! Nāciet tuvāk! Kāpēc šeit ir gliemežs? Pēc skaitļu virknes skaitļiem konstruē kvadrātus. Savienojot kvadrātus ar riņķa līnijas loku un rādījusu, izveidojas gliemežs. Lūk šādi. Kāpēc šeit ir puķu sēklas? Fibonacci skaitlis var saskatīt asteru un citu puķu ziedkopās. Vai mēs ēdīsim ananāsu? Nē, ne tikai ziedos var saskatīt Fibonacci spirāles. Tās var pamanīt arī ananāsos un ziedkāpostos. Nu, es zinu, kas ir Fibonacci skaitļu virkne. Bet vai jūs zināt?